Labdien! Mani sauc Karolīna Marmiļova. Esmu no Trīcānu vidusskolas 6. klases. Ēdot pusdienas, esmu ievērojusi, ka kāds maizītē vispirms apēd garoziņu, kāds savukārt mīkstumiņu, bet daži vispār maizi neēd. Kā ir ar jums? Labi, turpināšu. Kādreiz ir atgadījies tā. Reiz dzīvoja saimnieks, un šim saimniekam bija kalps. Saimnieks visādi gudroja, kā jo vairāk kalpu nodarbināt un mazāk ēdināt. Viņš strādāja pats līdzi, un sauca kalpu ēst tikai tad, kad pašam pārāk gribējās. Saimnieks ēda maizes mīkstumu vienu, kalpam tikai garozas dodams, bet kalps arī nebija muļķis vīrs. Viņš izdomāja, kas darāms, lai saimnieku pārmācītu. Reiz, labi nostrādājies, saimnieks saka kalpam: man gribas ēst, bet kalps atteica: brīnums, man vēl nemaz negribas. Kā tad tas nākas? Vaicā saimnieks. Es, atbild kalps, sēdos garozas. Garozas salīt vēderā. Un kamēr tas neizkūst, tikmēr es negribas. Labi, ka to zinu, domā saimnieks. Ēdīšu nu brangas garozas pats, lai labi ilgi var iztikt. Negausīgo mīkstumu, lai ēd šis kalps. Un tad saimnieks ēda tikai garozas. Kalpam tikai garozas dodams. Pagāja atkal kāds laiks. Saimnieks atkal labi nostrādājies, saka kalpam: man gribas ēst, bet kalps atteica: brīnums, man vēl nemaz negribas. Kā tad tas nākas? Vaicā saimnieks. Es, atbild kalps, saēdos brango mīkstumu. Maizes mīkstums salīt vēderā kā māli. Kamēr tas neizkūst, tikmēr cilvēks labi paēdis. Nu, tagad es saprotu, domā saimnieks. Jāēd viss kopā, mīkstums un garoza, tad būs vislabāk. Un no tās pašas reizes saimnieks vairs nepūlējas atdalīt kalpam sliktāko maizes daļu. Anekdote. Māte iedod bērnam sviestmaizi un pēc laiciņa jautā: kāpēc tu raudi? Es tev jau iedevu tik lielu sviestmaizi. Bērns atbild: tāpēc raudu, ka tā liela sviestmaize paliek arvien mazākā. Man arī bija atgadījums Rīnī veikalā. Iepērkamies ar mammu. Viņa stumja ratiņus, es lieku iekšā, ko nu tur vajag. Tad es paņēmu sieru un lieku ratos iekšā. Un eju tālāk skatīties, ko vēl vajag. Un tad tikai saprotu, ka mamma pa priekšu brauc, un es pilnīgi svešai tantei ratos siera gabaliņu ieliku. Paldies, ka klausījāties!